Kas tad nāk? Jālies gluķi trīs reizītes, alilo, manās moķis aizzemē, alilo, jā. Tā Bluķis ir ieradies. Bluķis ir ieradies, kārtīgs mācītāja tēvs, un tad mums ir līgava un nāve. Tas saistībā ar mūsu brīnišķīgajām latviskajām tradīcijām ir tas maskošanās laiks. Gaismu jāsagaida, esam jau sagaidījuši, un Bluķi var vilkt līdz pat kuram tur janvārim. Es sākšu ar nāvi. Sveika, nāve. Sveiki. Droši var tuvāk mikrofonam, jo es saprotu, ka ir tādas orālās ierobežotās iespējas. Jā. Kāpēc mums ir tieši šādi tēli? Nāve, ja tie, kas satiek Ziemassvētkos nāvi, un vēl jau vairāk, ja ar viņu izdanco, būs veselīgi, dzīvespriecīgi un bagāti. Svarīgākais ir tas, ka gadu varēs dzīvot mierīgi. Mierīgi, Ja jau ir izdancots ar to nāvi, tad viss ir kārtībā. Var aizmirst, ka tev varētu piezakties īstā tā. Es jau esmu paspējusi izdejot ar nāvi, tā kā es ticu, ka man viss būs kārtībā jaunajā gadā. Starp citu, jā, mēs runājam par Ziemassvētku tradīcijām, bet mēs taču to varam arī darīt, sagaidot jauno gadu pareizi. Varam. Droši, kā tad? Kā tu savādāk to jauno gadu sagaidīsi? Jā, un tad tur tāda smaidīga samulsus līgaviņa, sveikiņi. Sveiki. Kāpēc tad ar līgaviņu ir jābūt? Es varbūt pastāstīšu mazliet. Ar Līgavu tā vēsture tāda, ka mēs jau pagājušajā gadā šeit bijāt meklējot līgavaini, un diemžēl neatradām. Un tagad mēs vēlreiz? Atradām, bet viņš nenāca. Viņš aizmuka. Aizmuka, un tagad mēs atnācām šogad ar cerībām, ka tomēr viņš būs saņēmies, pārdomājis visu dzīvi, tā teikt. Ka tā būtu tā īstā. Bet ienākot šeit, mēs atkal viņu neredzam. Un nav. Nav, jā, es te vienīgā tagad dāma palikusi. Nekas tā tad vēl uz gadu. Un tā Taupīsim. Mūsu daļa viņu vēl gadam. Un mācītāja tēvam kāda loma svētkos? Ja mēs to līgavaini dabonam, tad uzreiz var salauzties. Neatejot tā teikt, Letes. Uzreiz! Jā, tāpēc es teiksim, vienmēr sekoju līdzi un tā teikt aizpildu visus caurumus. Ne tikai visādus caurumus. Jā. Jums bija tikko kafijas aparātā bija pilns ar biezumiem, es arī to īsti. Vai, paldies tev, mācītāja tēva. Un tagad par to Bluķi parunāsim. Kāpēc obligāti vajadzētu mums pievērsties ar vien aktīvāk katru gadu Bluķi vilkt? Ar to Bluķi ir tā, vēlams, lai tas ir ozola Bluķis. Vispār tā kā obligāti būtu. Varam teikt obligāti. Varam teikt obligāti. Sliktākajā gadījumā osis, kas atkal, teiksim, citām tautām ir tradicionāls šī pasākuma veikšanai. Teiksim, ozols latviešiem simbolizē to pasaules koku. Pasaules koku, tieši tā. Redz, ka jūs esat informēti. Es esmu diezgan informēti. Jā, un teiksim, Bluķa tā galvenā simboliskā nozīme. Galvenā simboliskā nozīme ir tā, kad velkot Bluķi, mēs tā kā apaugļojam zemi, sagatavojot viņu nākošajam gadam. Auglība, raža, daļiekas. Visa veida auglībai. Gan arī naudiskā nozīmē, gan mīlestībā, veselībā, ja? Tieši tā. Tas nav tikai par graudiem. Tad otrs, ko dara Bluķis, kāpēc viņi vēl 3 reizes. Tātad mēs veidojam šo aizsardzības apli ap mūsu telpu, dzīvošanas vietu. Tev man vēl 2 apļi te jāaiziet. Lai mums tas to mēs vēl paspēsim. Tātad auglīga Radio SVH LV studija. Tieši tā.
aizsardzība. Un uz tā bluķa tajā brīdī sasēžās visi mūsu senči, tātad arī sastājās aplī ap mums un rada šo aizsardzību, lai nekādi mošķi nenāk iekšā. Nekā ļauna. Nekādi, ne fiziskie, ne mentālie, ne pēc kaitā zagļi un laupītāji. Un skauģi. Un visi citi nelabie. Protams, tur arī ir mazliet vai iekļauts ir šī, teiksim, pārēja no tumsas uz gaismu, ja? Tas arī. Un var lekt pāri no vienas pusītes uz otru. Jā, bet tas ir jādara tieši, kad bluķi velk, kad viņš ir gaitā. Tad lec pāri, atstājot tur iepriekšējā vietā to, ko grib atmest, un lecot pāri jau ielec nākošajā, ko grib. Skaisti, jā, ko vēlās tajā jaunajā gaismā topošajā jaunajā gadā. Es zinu, ka katrās latviešu dzīrēs ir jāēd, jādzer, jāiet rotaļās, jādzied, jādejo un jāzīlē. Jā, mēs arī uzzīlēsim noteikti. Tagad nāvē ir. Nāve jau tiešām ir tā viedākā droši vien. Visviedākā. Es celšos kājās. Jā, tu celies kājās, es mēģināšu tad komentēt. Stāsts būs tāds. TV skatītāji, lūdzu uzmanīgi. Tagad mums nāve izliks 5 krūziņas, bet es tev ieteikšu. Tā, es esmu sagatavojis tajā maliņā, kur mācītāji kungs varētu palīdzēt, SVHTV krūzītes. Ja? Tā, lai mums smuki ir. Es jau tur tā kā piegatavoju. Artefaktiem tā. Bet var samainīt, kā grib. Lai tu ir jau sagatavots, jā. Labi. Jā, Man jau ir īsti to zinu, kas jums tesvē, kaut kāds dīvains gredzens un dīvains atslēgas. Vai nāvīt, tā tu man esi priekšā kamerai. Te mums arī apsēdies tur, kur bija mācītāji tēvs. Tagad nāk virsū svētais. Tu gribi teikt? Nē, es gribu rādīt. Rādīt. To var rādīt ekrānos? Tas ir cenzējams? Nevajag, ja? Tas ir privātais. Ļoti skaista dāma. Ļoti skaista dāma. Visādās rotaļās var iet svētkos un dzīrēs. Tad galvenais tagad TV skatītājiem. Ja jūs gribat zināt, kā jums personīgi ies jaunajā gadā, kāds tas būs, kas būs galvenais, kas tā kā nāks, tad šeit ir tāda zīlēšana pēc mūsu senajiem latviešu pierakstiem. Tātad ir atslēga, ir gredzens, ir monēta, lupatiņa un maize. Tagad nāve varētu izskaidrot, ko kas simbolizē. Tā, pagaid. Jūs esat man tur priekšā viss. Tā, kur nāve apsēžās pie mikrofona, sēd pie mikrofona un stāsti. Stāsti, ko simbolizēs maizīte? Maizīte simbolizē pārticību. Tā, lai nekas netrūk, bet lai arī nekas nebūtu par daudz. Labi, tālāk monēta. Monēta, bagātība. Arī visa veida nauda. Nauda un arī tas, kas galvā, tā bagātība. Arī es tā domāju, ka ir, jā. Labi, tālāk tad mums ir gredzens. Vai tā būtu mīlestība? Gredzens jau tā kā uz to precēšanos, uz to vairošanos, tā lai būtu kārtīgi. Vai arī kaut kas var kā aplis noslēgties? Var arī noslēgties, kā jau aplī, kā vai, jā, bet katram individuāli. Jā. Kas mums vēl? Atslēga. Pieminējuši par gredzenu. Tas simbolizē arī caurumu, kuru mācītājs aizpilda. Jā, mācīt. Tad ir, kas bija? Tā, atslēga. Atslēga, mašīna, māja, baznīca, viss, ko var atslēgt. Vai arī vajadzēs aizslēgt kaut kādas dzīves durvis? Bet man labāk patīk atslēgt.
Jā, atslēgt. Nevis Jā. aizslēgt, bet Jā, atslēgt, lai tā atslēgt. būtu. Jā. Un visbeidzot, lupatiņa. No lupatiņa, tas laikam tas vissērīgākais, tur tā nāve slēpjās, tā kā zārciņš. Bet viņa jau... Bet, saproti, tas arī nenozīmē, ka tu izvelc lupatiņu, ka tu tur aizies, tur. Jā, uz to citu pasauli. Tu vari pārdzimt, piemēram, no brūdes Par sievu. Jā, jo tu kā brūte nomirsti. Par vecmāmiņu. Tu saproti, tā pārdzimšana arī var būt dažāda. Tas nenozīmē, ka noliks to saucamo. Tālūk, skatītāji, viss ir izskaidrots. Jā. Tagad nāve varētu pacelt katru krūzīti. Viņš samaisīs un tu teiksi. Bet pagaid, ne, mums jau jāparāda. Mums jāparāda skatītājiem. Ticamības moments. Nauda. Tā ir nauda. Tad vēl ir skatītāji, tur no tās puses pirmā ir monēta. Atslēga. Gredzens. Un lupatiņa. Un visbeidzot maizīti. Tagad stop. Skatītāji, lūdzu izvēlaties savu krūzīti. Un tad nāve lūdzu ar jūsu svētību samaisam, sajaucam visu. Un kas no kuram būs? Kas no kuram būs? Būs labi? Vai kas skan? Un jā, svētkos arī jābūt trokšņiem, lai visus mošķus aizdzītu. Jo, Jā, te jau kas skaļāk? viņi var uztrokņot, jā. Tā, tagad nāve ceļ augšā. Dārgie skatītāji, maģiskais brīdis. Kas tad jūs sagaida jaunajā gadā? Tam, kuram? Tā, kas tur bija? Atslēdziņa. Tas, kas izvēlējās šo krūzīti, tātad ņemam vērā, slēdzam ciet vaļā. Labāk vaļā kaut ko jaunu. Jā, tālāk. Nāvīte. Nāvīte, bet arī to nāvīti varbūt nomirst kaut kas tas, kam ir jānomirst. Tas nav saistīts ar tiešo. Jā. Nevajag bīties. Kādam būs pārticība būs. Vai mācītājiem kaut kāds... Un kādam būs gredzens, būs kāds caurumiņš, kuru aizpildīt. Noteikti. Un visbeidzot... Nauda! Un viss skaisti. Dārgie skatītāji, es ticu, ka jums viss nākamajā gadā būs pēc iespējas labāk, un es novēlu, lai tajā jaunajā gadā ir labāk nekā mēs vispār spējam iedomāties. Lai ir tāds foršs pārsteigums, vai ne? Jā. Un paldies liels, ka jūs ieradāties. Vai jums ir arī kāda atvadu dziesma, jo ir kārtīgi jādzied, vai ne? Jā. Lūdzu vārdu. Jā. Pirms tam lūdzu vēlējums no jums bluķim. Bluķis. Man jālaiž tur sava čigāniskā gaismiņa virsū. Tev būs jānāk pie mums. Tātad tā tu esi priekšā kamerai, mācītāji kungs. Mēs uzliesim svēto ūdeni, tā teikt, uz bluķa, un tev būs 3 Tā, to mēs darīsim tad, kad jūs būsiet nodziedājuši dziesmiņu. Tā nedrīkst? Drīkst, ja? Jo mums vajag parādīt ekrānos paraugu demonstrējumu, kā tad ir jārīkojās ar īsta bluķa vilkšanu. Pareizi? Jā. Un tāpēc, kamēr kamerās neredz, tikmēr mēs varam uzdziedāt, un tad mēs te sakārtojam. Ja? Okay. Labi? Sarunājuši? Kas tad mums būs te pa skaņdarbs? Kam tie svētki? Kam tie svētki? Kam tie svētki, svētki nāca, olīlo, kam tā liela diena, olīlo, jā. Svētki nāca, svētīties, olīlo, liela diena, lielīties, olīlo, jā. Visu gāca, ilgi nāca, aizgāja, olīlo, tie bagāti Ziemassvētki, olīlo, jā. Super, paldies jums! Un tagad mēs dosimies reklāmas pauzītē, pa kuras laiku mēs sagatavosimies tātad kārtīgai bluķa vilkšanai. Un skatītāji, jums tas ir jāredz, lai jūs nākamajā gadā to varat darīt. Un vēl šajā gadā var paspēt, starp citu. Dzenies jaunajā ar Ievu Dzeni.
dzeramies mēs jaunajā, un tagad, dārgie klausītāji un TV skatītāji, tad nu ir instrukcija, kā pareizi rīkoties ar bluķi, tad, kad viņš ir vilkts un aizvilkts, un kā mēs varam, tātad, un tie, kas grib, var pierakstīt instrukciju, lai nākamajā gadā un vēl šajā gadā var paspēt, nu, pēc tradīcijas kārtīgi, kā vajag bluķi vilkt. Lūdzu, Nāve, stāsti, kāds ir process? Nu, tātad, vārds sakot, mēs tagad bluķi esam apvilkuši 3 reizes, 3. Prādīja SVH un pa studiju. Un tagad bluķis ir nonācis apļa un centra pašā vidū un ir pats galvenais. Tagad nāks mūsu dzene un vēlēs vēlējumus bluķim un nākamajam gadam. Es to vēlējumu pateikšu mikrofonā, un tad turpināšu, kas man jādara, ja? Nu, izticamāk. Jā, tātad es ļoti novēlu gan Radio SVH kolektīvam un visam arī klausītāju pulkam, skatītāju pulkam, galvenokārt mīlestību. Mīlestību pret sevi un apkārtējiem, jo, ja tā būs arī pret to, ko mēs darām, ja tā būs, tad viss pārējais būs gan tā bagātība, gan auglība, veselība un rūpējamies viens par otru ar labāko, ko mēs varam dot. Un tagad kas man jādara? Jāceļās un jāiet uzsist uz bluķi. Kaladu, 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 uzliešu, jā. Kaladu, kaladu. Un tagad bluķis, kad visi ir uzlieta ugunsdzira un uzsituši un pateikuši vēlēšanos, tie sadedzināt, lai aiziet kosmosā visi vēlējumi un piepildās. Nu, fantastiski. Jā, Kārtīga buršanās, un jāsaka tā, ka mūsu senči ir tiešām bijuši viedi, un ja mēs mūsdienās to saucam par manifestāciju vai kā citādi, tad mēs ar simbolisko domāšanu arī šādi varam visu labo sev un citiem vēlēt. Paldies jums liels, Nāve, Līgava un mācītāja tēvs! Ņemiet par labu. Ņemiet par labu. Tiksimies pavisam drīz. Pavisam drīz, un īstenībā tie bija biedri no folkloras kopas, Rāmupes, sveiciens visiem pārējiem. Lai skaists tas mūsu jaunais gads un auglīgs!